aizvien vairāk Latvijā tiek aktualizēta problemātika par vardarbību ģimenēs. Tā ir problēma, kas atkārtojas sēriju veidā neatkarīgi no sociālā slāņa. Izšķir vairākus vardarbības veidus – fizisko, seksuālo, emocionālo, arī šobrīd ekonomisko, tādu līdzekļu kontroli. Par vardarbību ģimenē atzīstams jebkurš aizskārums, neatkarīgi vai tas ir noticis starp esošajiem vai bijušajiem laulātajiem radiniekiem pirmajā vai otrajā pakāpē. Grūti saprast citreiz, kur tāds ir vienkārši konflikts un kur tā ir vardarbība, bet pārsvarā vardarbību raksturo tas, ka vārmaka gūst ļoti lielu vai nu fizisku, vai nu emocionālu, tādu psiholoģisku pārsvaru par upuri, un ar tādu spēku ietekme un sagādā otram cilvēkam ciešanas, fiziskas, gan psiholoģiskas ciešanas. Ģimenes vardarbība izpaužas varmākam dominējot pār upuri. Varmāks parasti uzreiz nav atpazīstami kā monstri. Tie nav svešinieki, tie ir vīri, partneri, labieti bērnu tēvi. Izglītoti, materiāli nodrošināti un sabiedrībā atzīti vīrieši var būt tieši tikpat lieli varmākas ģimenē kā neizglītotie un maz pelnošie, bet starp upuriem var sastapt vienlīdz daudz izglītotu, kā arī maz izglītotu sieviešu ar dažādu materiālo nodrošinājumu. 35 gadu vecums ir tas, kad sievietes visvairāk tiek pakļautas vardarbībai ģimenē. Nereti tā ir tāda savstarpēja vai partneru pazemošana, partneru fiziska iespaidošana. Nereti tā izpaužās kā tāda vardarbīga, uzmācīga kontrole, kad partneris tiek izolēts no saviem draugiem, no saviem sakariem. Viņš tiek turēts mājās un viņam aizliegts iet kaut kur citur. Un pamazām viņu izolē un viņš kļūst atkarīgs no vārmakas, gan finansiāli, gan emocionāli. Viena gada laikā vidēji 30 vīrieši, 150 sievietes un ap 220 bērniem cieši no vardarbības ģimenē. Ir ļoti daudz bērnu, kuri cieši no seksuālas vardarbības, no saviem tuviniekiem. Un ir tādi bērni, kas cieši no fiziskas vardarbības, un ir tādi, kuri ikdienā novēro konfliktus starp vecākiem, un tā arī ir vardarbība. Kaut gan varbūt viņus nesit, bet tik un tā dzīvot tādā haotiskā, neprognozējumā vidē, tas ir ļoti nelabvēlīgi apstākļi bērna psihei. Ja jums ir aizdomas par to, ļoti svarīgi ziņot kaut kādai institūcijai, bērntiesai vai policijai pārsvara un neatstāt to novārtā, nebūt tādam vienaldzīgam pret to. Jebkādas varmācības gadījumā bērntiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Šobrīd ir diezgan daudz likuma normas, kas paredz, kā rīkoties un kāda ir tā kompetence bērntiesai, sociālajiem dienestam, tiesām arī un policijām, bet problēma, protams, pastāv par to, ka nevienmēr mēs zinām šo informāciju. Līdz ar to ir ļoti svarīgi sabiedrībai iesaistīties šādos procesos, ziņot bērntiesai, sociālam dienestam, lai mēs varam palīdzēt. Bērntiesa patiesībā ir lemjoša institūcija, un tas, kā mēs varam palīdzēt šiem bērniem, protams, ir noteikts likumā. Un viena no tām likuma normām šobrīd ir tā, ka mammas vardarbības gadījumā var griezties tiesā ar pagaidu aizsardzības pieteikumu. Un tiesa lemjot, tad nolēma, ka šis varmāka nedrīkst atrasties mājās, nedrīkst atrasties tuvumā šiem cilvēkiem. Un bieži vien ir tā, ka šīs sievietes nāk pie mums, mēs palīdzam šos pieteikumus sagatavot. Mēs ziņojam sociālajiem dienestiem, bērns arī parasti psiholoģisks atbalsts tiek sniegts. Ja. Protams, mēs cenšamies, bet galu galā viss jau ir vecāku rokās, ja, vecāku atbildību un tā viņa spēja izvērtēt tos drošos apstākļus un nepakļaut savu bērnu vardarbībai. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija pieņēmusi dažādus normatīvu aktu izmaiņas. Kā pirmo var minēt civila procesa likumā, kur 14. gada martā ir pieņemta grozījuma, ka respektīvi varmākam ir jāizvācās no šī mājokļa, kamēr šī situācija tiek atrisināta tiesiskā ceļā, vai tas būtu jau ar laulības šķiršanu vai citiem paņēmieniem. Tāpat ir vairākos citos likumos pieņemtas normas, kas šo kārtību stiprina, piemēram,
likumā par policiju, kur policija, kad atbrauc uz izsaukumu šādā ģimenes konflikta gadījumā, ja ir runa par vardarbību, tad ja no tiem apstākļiem ir redzams, ka varētu būt personu veselībai un drošībai apdraudoša situācija, tad policistam ir tiesības pieņemt lēmumu šo varmāku līdz 8 dienām uzreiz uz vietas, tā teikt, izlikt no mājokļa un netuvoties noteiktā rādījusā šim mājoklim. Un pēc tam jau tiesa tad lemj, kā šis pagaidu noregulējums tālāk tiek risināts. Īpaši liela uzmanība tiek pievērsta seksuālajai vardarbībai, kas ir jebkurš seksuāls aizskārums, piemēram, izvarošana, uzspiests vai vardarbīgs dzimuma akts, vardarbīga iesaistīšana seksuālās darbībās, seksuāla aizskaršana pret cietušās gribu un citi. Pagājušā gada rudenī tika pieņemts daudz stingrākas sankcijas saistībā ar šāda tipu uzbrukumiem. Normatīvais regulējums ir kārtībā gan par seksuālu, teiksim, tādu aktu izdarīšanu saistībā ar cietušā ķermeni vai bez pat kontaktu. Ir iespējams cilvēku krimināli sodīt, protams, ir svarīgi spēt pierādīt, un te ir svarīga šī policijas cilvēku resursu kvalitāte, lai šī izmeklēšana arī būtu, teiksim, tāda, ko varētu iegūt pierādījums, kur tiesa varētu šo kriminālo sodu arī piemērot. Lai maksimāli varētu izslēgt nepamanītas vardarbības turpināšanos, Bērnu slimnīca ir izstrādājusi iekšējās kārtības reglamentu. Skaidri un gaiši uzrakstījām savu iekšējo dokumentu, kādā veidā mēs veicam darbības, kādas darbības mēs veicam pacientiem, kuriem ir vardarbību, bet kuriem varbūt mums ir aizdevums. Jo tā situācija pēc būtības ir tāda, ka, ja ir notikusi vardarbība, piemēram, vienaudžu vidū, tā ir acīm redzama, tā ir zināma, tur konsekvences un pēctecība pilnīgi skaidri saprotama. Bet daudz savādāk tad, ja ir vardarbība notikusi ģimenē. Un tad šeit nebūs skaidri un gaiši zināms, jā, tas tā ir noticis. Jā. Ikvienam cilvēkam ir jāpievērš uzmanība dažādām tiešas vardarbības pazīmēm, kuras nereti var tikt ilgstoši slēptas, un tādos gadījumos noteikti ir jāgriež pēc palīdzības attiecīgajās instancēs. Kad mēs saprotam, ka bojājumiem ir dažāds vecums, vai tas, ka par notikumiem stāsti atšķirās kaut kādā laika periodā par vienu to pašu notikumu, kad mēs saprotam, ka bērns uzvedās savādāk. Bet vēlreiz atgādinu, tas ir diezgan sarežģīti, un tur, protams, mums ir vienmēr jāpilnveidojās, jo tā ir vesela nozare par šo te tiešām aizdomām. Bet ir arī, protams, saslimšanas, piemēram, kā skatītā bērna sindroms, kad mēs noteikti domāsim par vardarbību. Varbūt tā ir netieši, bet tā būs vardarbība pret bērnu, un tas skar zīdaiņus. Tad ir, protams, arī specifisks slimības diagnozes, kad mēs tev runājam par vardarbību. Jā, tas tā ir. Fiziskā vardarbība izpaužas ar dažādu stipruma miesas bojājumiem, ar lielākiem vai mazākām hematomām, kaulu lūzumiem, galvas traumām un citiem kinētiskiem bojājumiem. Bērni ļoti neaizsargāti sabiedrības sastāvdaļa. Cik mēs būsim atbildīgi par to, un cik mēs nebūsim vienaldzīgi par to, tik labi klāsies mūsu bērniem. Lai vardarbībā cietis cilvēks tiktu galā ar traumu, viņam jāpalīdz atjaunot drošības sajūta un uzticēšanos sev un citiem, jāsamazina tālākās vardarbības risks, jāpalīdz apzināties savas tiesības uz nevardarbīgām attiecībām un jāiemāca sevi aizsargāt. Mēs palīdzam gan kā sniedzot psiholoģiskas konsultācijas, gan sniedzot arī psihoterapiju, gan arī mēs esam vadījuši vairākas atbalsta grupas sievietēm, kuras cietušas no vardarbības. Un tas ir ļoti tāds labs veids.